Tā kā laipni lūdzu mūsu jaunajā miteklītī. Klau, pasaka kaut ko. Pamāju mainiekiem. Sveiki, čaumo, čaumo. Apskatīsim mūsu miteklīti. Šie ir mūsu jaukā glezna. Iepirkam pat cik? 40 eiro. Pat cik? 40 kronām. 40 kronām. Vai 60 kronām. Izskatās labi, ne? Tas mums ir televizoru vietā. Nokrit pirmajā dienā. Jā, nokrit jau pirmajā dienā. Šīs ir mūsu gults. Šī ir manējā gulta. Ja kas nenormāli čīkst. Nu, vairāk pa 60 arī nebūs. Jā, vairāk pa 60 kronām var nebūs. Šis ir mūsu galds. Te valda neliela nekārtība, bet tas ir tikai normāli. Tas ir šekeļi, jā, vai ko klāvām pild. Viņa kaitinoši. Liels monētas. Tas ir mazākais vienība. Kas ir? Tas ir liels. Tas nav diezko normāli. Un šitie ir mūsu... Tas parāda, ka 10. 10. 1 krona, neko 10 kronas. Jo tad atšķirība, ja? Šie ir mūsu skapi. Varētu būt, ka jums tās liksies kā kartona kasts, ja? Un soms, bet tie ir mūsu skapi. Šie ir mūsu 2 krēsli, ko mēs arī iepirkām. Jā, tad diezgan liela nekārtība. Un šis ir vēl viens skaps. Tā, virzīsimies uz virtuves pusi. Parādīsim jums arī savu... Tā vēl ir normāls. Jā, ja jūs gadījumā domājat, kur ir lampa kāda, jā, skatieties, nav lampas, jā. Mūsu lampa ir šeit. Šī ir mūsu lampa. Tā ir mūsu vienīgi gaismas avots. Tā, šeit mēs esam virtuvē. Laikam mums ir leduskapis. Ja kāds pirms tam leduskapis bija diezgan pilns, tāds varat uzmest acis, tur nekā daudz vairs nav. Parāda saldētā, tas ir liela saldētā. Saldētā pateic. Šeit ir saldētā. Varam vaļā. Pasadies. Milzu saldētā. Vai esat redzējuši kādu saldētā kaut citur? Liela. Milzīgi. Un tur ir mums pieliekamais, tur, kur mēs maizi turām. Tur ir maizi krājumi, maizi lacēšana gabalā. Ļoti negaršīga kas. Tā ir mūsu plītiņa, te ir mūsu kapi. Atkritums. Jā, atkritums pains. Varbūt jums tas liksies kā parasts maiss. Jā, tas ir parasts maiss. Un šeit ir vēl kaut kas. Virzīsimies uz vansistābu. Pa priekšu parādīsim, kur mēs turām savus nenormālākos krājumus. Izskatās jauka, ne? Apakšā tur atklāti ir mūsu krumgrieži. Ja kas manējais krumgriežs jau ir saplīsis. Šitien ir mūsu darba drēbes. Šeit smako pēc benzīna. Jā, šeit maz lampi ir, gadījumā kas. Virzīsimies tālāk. Mēs esam mūsu... Toaletē vansistabā. Jā, viss kopā te ir. Te ir toalete, te ir vansistaba, duškabīna. Duškabīna var noslēgt ar šādiem foršajiem aizkariņiem. Te ir. Jā, šeit ir, te ir bieži oliņas dēts, jo nav citu variantu. Virzīsimies uz āru. Paskatīsimies, kā ārā izskatās mūsu apkārtne. Reiko, šeit ir mājas. Jā, šeit ir mājas. Nofilmēsim tuvāk fārs, pa kuram iepriekšējā sižetā gāja runa. Reiko, šurās fārs. Katrai 5. mašīnai tāds ir. Ja kas šī ir kārtīga mašīna, tas ir mūsu buss, kas ir spēks, tā ir apkārtne, pretējā dzīvokļu mājas. Un šitā izskatās mūsu māja. Šitā ir mūsu māja. Jauk, vai ne? Un Reiko ir. Jā, tas ir Klaus. Tie ir mūsu kaimiņi, kas te tomā ir. Jā, Reiko, gaismiņu var iededzināt, te arī vismaz lampa ir. Virzīsimies uz mūsu balkonu, otru pusi. Tā, ko vēl mēs jums varam parādīt? Tā ir atkal pretējā māja kaut kāda. Ciem malas, te var redzēt visas robežas. Jā, iziesim to parādīsim, cik liels ir šis milzīgais ciems. Tur ir kaut kāds suvenīru veikaliņš tur tālumā. Ja kas mēs tur, vēl nav fakts, ka tas ir veikaliņš, jo neviens klients tur nav bijis. Šitā izskatās mūsu otra puse. Te mēs parasti čilojam, te ir saulīte, it kā izskatās norma. Tur ir atstāts 2 kaut kādas riepas. Speciāls sveiciens Arčijam. Jā, te ir čilautiņā. Jā, un rekur atkal fāres var redzēt. Jā, es jau tur nofilmēju. Šitās ir tās fāres, ko te viss ir iemīlējuši. Šies Volvo nav kustināts. Dragreisā vakar gāja. Jā, nofilmēsim vajag priekš. Ir, kur tad šitiem klasikai vienmēr. Kaut kas tur ir atkarājies, tas arī normāli. Aiziesim uz ciemu kaut kādu krustojumu, bet to nevar saukt par krustojumu, jo vienīgais krustojums ir pie veikala. Šitas ir ceļš, te var droši iet pa ceļu, jo mašīnas tad nebraukā. Tur ir. Jā. Tak. Tur ir. Ciems ir tur. Tur, kur tā
Tur, kur tā māja ir, tur ir atkal fārēm, protams. Tur, kur tā māja, tas ir galvs tepat kā ciemām. Šeit varbūt galvu tā īsti nevar redzēt, tur aiz tām mājām. Un šeit arī ir gals. Šis ir ciems. Zviedru karodziņš, pārēc zviedru karodziņš. Jā, rekur ir zviedru karodziņš. Otrs arī augstā lielais. To jūs varbūt arī neredzat. Gan jau tas ir liels karodziņš. Nu, jā. Ko vēl mēs jums varam parādīt šajā jaukajā ciemā? Cilvēki, kas tur runā. Jā, kaut ko jau tur ļaustās. Nāk tuvāk noteikti varētu pasveicināt. Jā, citiem cilvēciņiem šeit ir satelīts šķīv, mums nav. Jā, mums nav ne televizors. Jūs jau redzēt, kāds mums ir dzīvojamās telpas. Reku dzīvojamās bloku mājas. Jā. Reku mašīna brauc. Jā. Čaumo, vaten un verme. Tas ir kaut kas arī ievērojams cienīgs. Daudz. Jā, reku cilvēki atkal ir. Tāpēc neticamā kārtā es šodien nevēru, ka darbdienās vairāk cilvēku. Jā, svētdienās te vispār kustības tikpat kā nenotiek. Runāt mēs te varam tikpat kā visu, ko mēs gribam, jo neviens mūs nesaprot. Šeit ir. Jā, blakās mums dzīvo Braļuka Linas. Jā, tāds mūsu priekšstats ir. Nu, tā vajadzēja būt. Viņš nav zviedrs. Jā, tu itām varbūt brauks sievieti garām, varbūt viņi mums pasveicinās. Tas arī ir jānofilmē. Es atļaušos filmēt, gan jau viņi tā neko nesaprot no šādām modernām tehnoloģijām. Tūlītām redzēsim, kā tas viss notiksies. Nē, viņi nebrauc garām, diemžēl. Notikās pārpratums. Tāpēc mēģināsim paši darīt pirmo soli. Diemžēl nesanāk, jo acu kontakts nav izveidots. Nu, tas būtībā būs arī viss. Reku mūsu adresīti. Adresīti arī nofilmēsim. Ja jūs gadījumā... Jā, mums ir 8, ja jūs gadījumā kaut ko gribat mums sūtīt, ja? Iegaumējiet šo te ielu nosaukumu vai kas? Allekravu 8, jā, mums ir paskastīta. Iemetīsim acis paskastītē. Tas ir mūsu sakņu un dārziņš. Jums varbūt liksies pavīts, bet neviens viņu nav kops. Un arī nav īpaši plāns kopts. Un paskastītē, protams, mums ir tukšums. Jā, un šitās te ir mūsu līgo noskaņas visu caur gadu. Mums 68 no mums šeit, tā? Nezinu. Paskatīsimies, kas ir kaimiņiem. Kaimiņiem ir aizkrāsots. Savādi. Jā, savādi. Nu tad tiekamies mājupceļā. Nē, vēl būs sižets mājupceļā.